Paldies Tev, Tēvs. Paldies Tev, Kungs. Halleluja. Paldies par dzīvības garu. Dzīvības gara likums Tev ir atbrīvojis no nāves gara bauslības. Pirms kādu brīžu Dieva gars pamudināja ierakstīt 3 liecības. 3 liecības, kuras cilvēkiem nepatiks. Un tad es prasīju, kāpēc Dieva gars mudina man ierakstīt tādas liecības, kuras cilvēkiem nepatiks. Un viņš uz mani runāja, tas liks pamosties cilvēkiem, jo tie cilvēki, kuri klausīsies šīs liecības, un ja viņi paliks dusmīgi, tas parādīs viņos, kad viņos ir kaut kas tāds, kas dusmojās. Dievvārdā stāv rakstīts, dusmojiet, bet negrēkojiet. Ja kādam no jums radīsies vēlēšanās uzzināt, kas tas ir, no kurienes viņš ir, kāpēc viņš runā, Halleluja! Tas kungs ir uzticams, viņš brīdina ikdienas. Ja tu dzirdi šo ierakstu, tad ļoti iespējams tevi jau daudzas reizes cilvēki ir uzrunājuši par grēku nožēlu, ka jānožēlo grēki. Ļoti iespējams tevi ir aicinājuši uz draudzi vai ļaunākajā gadījumā varbūt baznīcā mēģinājuši pielipināt pie baznīcas soliem, kā tas ir ar daudz cilvēkiem, kuri saka, kad ir ticīgi, bet patiesībā ticība bez darbiem ir nedzīva. Un šīs zīmes ticīgiem ies līdz, jaunām mēlēm runās, ļaunus garus izdzīs, neveseliem rokas uzliks un tie kļūs veseli. Ja šīs zīmes neiet līdz, tas parāda, ka tu neesi ticīgs. Vienkārši varbūt reliģios cilvēks, kurš pielips pie reliģise uras sente kumpanīto rupra. Apmēram līdzībās tā ir, kad tev tēvs dod jaunu apģērbu, taču tu visu laiku staigā kumpalās, ko citi pamet, novalkā vienkārši un pamet. Grūtā situācijā cilvēkam, ja viņam nav ko apģērbt, viņš valka kaut vai kumpalas, viņš ēd kaut vai citu cilvēku pārpalikumus, kā cūkas, sānelas ēd. Varbūt, ka tu esi tas cilvēks, kurš kā pazudušais dēls, kurš ir aizgājis prom, kurš ir apmaldījies, un ja tev ir kāds cilvēks, pa kuru tu esi daudz lūdzis, un tu redz, ka viņš ir nomaldījies no patiesības ceļa, tu vari viņam aizsūtīt šo video, lai viņš ieklausās un aizdomājās. Pirms es sāku šo kanālu, es daudz lūdzu par cilvēkiem, arī par tautu, arī par tūniekiem, radiniekiem. Daudz cilvēku ir aizgājuši. Ir cilvēki, kur nonākuši tur, kur tēvs viņus grib redzēt, un ir cilvēki, kuri nav nonākuši tur, kur viņus tēvs gribēja redzēt. Ir vairākas liecības, ko tēvs ir atklājis ar savu garu praviešiem, un liecinot, citi cilvēki ir saņēmuši stiprinājumu. Arī manā dzīvē ir bijuši cilvēki, kuri liecinājuši par taisno, par debesīm, par svētu dzīvi. Tas man ļoti uzrunāja, taču es redzēju, kad es nespēju pats savu dzīvi izmainīt. Un bija cilvēki, kas bija Dieva sūtīti manā dzīvē. Cilvēki, kas mani aicināja, kas piedāvāja braukt uz dievkalpojumu. Un bija situācija, ka man bija iespēja atgriezties no grēkiem. Atgriešanās vairākas reizes ir bijušas pēc krišanām. Un bija grūti piedot sev, jo tik pa laikam svētais gars runāja caur cilvēkiem, arī caur eņģeļiem. Šonakt redzēju vairākus eņģeļus, kuri parādīja tādu līdzību. Tāds tā kā, es pat nezinu, kā pateikt, kubuls tāds no kokiem, no dēļiem apstīpots tāds tā kā, tādā, kur kāposts var skābēt vai teiksim, lielāka izmēra kubuls ar metāla stīpām apkārt no dēļiem sataisīts, tāds tilpums, kur cilvēks arī var iesaisties, var teiksim,
mazgāties. Un redzēt daudz kubulus, daudz lielāku, mazāku, vēl mazāk, daudz. Tur bija ne tikai 7, 8, tur bija daudz. Un es prasīju, kungs, ko tas nozīmē. Un es nomanīju, ka es esmu pašā vidū, ka tie kubuli viens pa otru lielāku, un es pašā vidū tā kā iespiests. Un Svētais Gars runāja, tie ir tie reliģiskie dažādi pasākumi, kuros tu esi bijis, kur tev ir iecementējuši. No viena iet otrā, no tā iet trešajā. Un katra reliģiskā vide ir bijis kā kubuls, kurā mani mēģināja iecementēt, ielipināt. Un es sapratu, ka ir tik daudz, kas mani turējis ir gūstā. Un tad atnāca tāda brīvība. Es vienkārši izkāpu no tā kubula ārā, un tad Svētais Gars man pamudināja šo liecību pateikt. Halleluja, slavu viņam. Pirmā liecība par vienu cilvēku, kurš arī pieņēma Jēzu par savu kungu, atgriezās no grēkiem, un viņa sirds apstājās darba laikā. Bija vairāk cilvēki, kur viņi mēģināja elpināt arī. Bija sievietes, kas piezvanīja ātriem, prasīja palīdzību. Telefoniski, kā pareizi elpināt, jo cilvēks, kas ir pieredzējis fizisko darbu strādāt, viņš nav saistīts ar medicīnu. Un katrā specialitātei, jeb katrā nozarē ir cilvēki, kas labāk prot darīt to, ko viņi prot. Halleluja, ora santo kendino tonto. Un cilvēks aizgāja. Un pagāja laiks. Pēc lūkšanas vienkārši iemigu un redzēju tādu, es sapnoju redzējumu. Es redzēju, ka viņš nonācis pie vārtiem un grib tikt iekšā, un no iekšpuses skan balss. Ko tu gribi? Viņš apliecināja, ka viņš grib tikt iekšā, bet viņu nelaida. Viņu nelaida, jo viņš lietojas, bija, cik es nopratu garā, viņš bija lietojis alkoholu. Un kā ienaidnieks melo, Sātans ir mels un mel tēvs, viņš ļoti viltīgi melo arī ar cilvēku muti, var runāt ļaunas gars. Un tie dēmoni, jeb ļaunie gari, viņi jau nesaka, ka viņi lieto alkoholu vai dzer, viņi saka, ka viņiem vajag salāpīties. Ja cilvēks tā runā, tad skaidrs, ka viņš nav brīvs, viņš ir saistīts ar šo alkoholiķu garu, un caur tā cilvēku muti runā dēmons, tas cilvēks nav brīvs. Un ja cilvēks pēc alkohola lietošanas nomirst, viņš nemanto debesu valstību, jo tas ir bārdā arī rakstīts. Ļoti nepatīkami bija redzēt, ka cilvēks, pa kuru es biju lūdzis, viņš netika valstībā. Un tie eņģeļi uz viņu runāja, vai tad acis tev neteica, ka dzērāji nemantos debesu valstību? Tas cilvēks teica, jā, viņš teica vairākas reizes, bet es domāju, ka viņš joko. Viņš nebija nopietni uztvēris to, ko Dieva gars ar mani bija brīdinājis. Pēc tā cilvēka nāves, tā bija pirmais lielais tāds, piespiedu gājiens, ja nebija vēlēšanās neko ēst, 6,5 dienas neko neēdi, turpināja strādāt, lietoja ūdeni. Ir lietas, pa kurām Svētais Gars neliek man teikt, kuras es nevaru runāt. Ir arī rakstīts, nebariet pērles cūkām, jo ļoti iespējams arī kādas cūkas klausīsies šo, un man nav nekāda sirdī vēlēšanās. To, ko es draudzē runāju ar ticības brāļiem, māsām, teikt cilvēkiem cūkām. Jā. Ir cilvēki cūkas. Viņi novārtās, novemjās, pieceļās un atkal vārtās dubļos. Ja jums vajadzīga palīdzību un gribiet mainīt savu dzīvi, meklējiet Dievu ceļu, meklējiet Dievu, lūdziet piedošanu. Lūdziet piedošanu pirmkārtām Dievam. Un viņš ir uzticams, viņš būs arī darītājs. Paldies, ka klausījāties. Svētības visiem Jēzus Kristus vārdā. Amen.